Mēs atkal kopā ar Elitu Milgrāvi izlēmām padalīties ar jums personisko pieredzi, kas tad ir tas, ko ārsti nestāsta. Un ne jau tāpēc, ka ārsti negribētu stāstīt, vai viņi nedrīkst stāstīt, vai viņi nezin. Šo atšķirību ir tajā, ka ārstiem ir savs fokus, katram ir savs spektrs, katram ir tas, ko viņš ir apguvis un uz ko viņam jāliek akcents, un galu galā pie viņiem cilvēks atnāk ar akūtu problēmu. Taču pirms mēs ejam tālāk, tā kā mēs ejam iekšā veselības un medicīnas un ārstēšanas tēmā, likumdošana prasa teikt vienmēr, dzirdot veselības medicīniskus padomus, konsultējoties ar savu ārstējošo speciālistu, vienmēr izvēloties atbalstu savai veselībai, fiziskam ķermenim, garīgam, mentālam, konsultējoties ar speciālistu, arī izvēloties kādus preparātus, jebko, kas ir saistīts ar jūsu veselību. Un šī te mūsu saruna, tā kā mēs dalīsimies savu pieredzi arī, ko mēs esam atraduši, ko mēs esam izvēlušies savā dzīvē, var saturēt, ko var uzskatīt par reklāmu. Tā kā to mēs esam pateikuši, tā kā šobrīd tā likumdošana. Un kāpēc mēs par to runājam? Elita ir preventīvās veselības attīstītāja Latvijā. Es esmu apgūsi komplementāro medicīnu un arī attīstu preventīvo veselību. Un šī mums ir tāda kopīga tēma, ļoti aktuāla, un esam uz sevi izbaudījušas dažādus notikumus. Padalīšos pirmkārt jau ar to, ka mēs katrs ejam uz tādu check-upu katru gadu, kā minimums, kur mēs uztaisam analīzes, izmeklējumus un pēc tā vērtējam savu veselību. Taču tas, ko mēs nezinām to, ka taisot standarta analīzes laboratorijā, mēs nekad nepajautājam, kas tās ir par analīzēm, kā viņas tiek ņemtas, kādu periodu viņas parāda par mūsu veselību. Un man bija jaunums, ka tās ir tikai dienas. Tās nav pat nedēļas un mēneši, kur nu vēl vairāk kā 3 vai 4. Tas bija jaunums un vienmēr likās, ka tas ir tāds jau ilgtermiņa rezultāts, ko var balstīties, ka tas jau ir kaut kādā veidā akumulējies, kas ir ieguldīts veselībā, taču varbūt tā. Un nevelti vienmēr ārsti saka, ka tukšā dūšā, pirms tam nedzerat kafiju, nēdat to un ievērojot tur to atšķirībā, kādas ir analīzes, uz ko tiek nosūtījums. Un izrādās tas ir tam dēļ, ka vienkārši tā tas ir mūsu sistēmā medicīnas. Tā tas ir, kad tiek ņemt šīs analīzes no asins plazmas, nevis no eritrocīta apvalciņa, kur tad ir šī te atmiņa mūsu veselībai jau par vairākiem mēnešiem, jeb 120 dienām pat var uzzināt katrs no mums, kad pastāv arī tādi testi, reāli tādi ir, kuri iedod mums ļoti lielu ainu un iedziļināšanos un spektru. Tas, kas man vēl šeit jāpiemina, ka tas attiecās ne tikai uz mani. Mani šogad tēti skāra dažādas veselības problēmas, kur ievērojot viņa datu aizsardzību, neminēšu kādas, nonāca saskarsme ar to, ka vajadzēja steidzama operāciju, kuru viņa veselības situācijas dēļ nepielaida dēļ analīzēm, kur līdz ar to viņam vajadzēja uzlabot analīzes, un viņam tas izdevās, taču viņu atkal negribēja pielaist, jo iepriekšējās bija sliktas, jaunākās bija pārāk labas, un tā kā ārsts skatās korelāciju Excelī, ņemot vērā, ka cilvēka slinkumu, paradumus un ticamības momentu, jo nav tās analīzes par mēnešiem. Un es tagad balstu savu stāstu uz atstāstītu stāstu. Es neesmu runājusi ar šo ārstu, to, kas man ir stāstīts. Taču tas, ka nepielaida dēļ analīzēm un tā, ka viens bija slikts un otrs labs un bija trūka ticamības, ka tiešām viņas ir tik ļoti uzlabojušās, tas ir fakts, ko padalījās mani tētis. Un mēs taisījām vienkārši šīs analīzes no savas asins parauga, no eritrocīta apvalka, kuras rāda šīs 120 dienas, visas pieejamās, gan cukura, gan D-vitamīna, gan balanses testu, lai patiešām iegūtu to skaidrību, pilnu ainu, patiesību par to, kāds ir tas veselības stāvoklis, kā tad tas izskatās patiesībā. Un tā ir tāda
manuprāt, atklāsme, un tas ir jāzina cilvēkiem, kad viņi paši var izvēlēties dziļāk, ilgtermiņā iedziļināties, paskatīties savu veselību, preventīvi redzēt, pirms vispār ir cukura diabēts vai ir uz to jau norādes. Ilgtermiņā redzēt, kā uzsūcas D vitamīns, kā viņš uzkrājas, kā viņš iedarbojās. Un arī, ko parasti analīzēs, mēs neredzam slēptos dziļos iekaisumus, jo tās jau ir arī citas maksas un citas laboratorijas analīzes, ko parasti ikdienā čekapā mēs nejautājam. Vai ne? Mēs nezinām, bieži vien cilvēki nezin, ka tas ir jājautā, un tāpēc mēs tā esam, lai pastāstītu, ka viens ir tas, ko var noteikti ārsts nosūtot uz šīm aktuālajām analīzēm, jā, šī brīža momenta analīzēm, kurš, protams, arī daudz ko parāda, bet pašā laikā nedod atbildes. Bieži vien cilvēkiem ir jautājums, kā man viss analīzes ir kārtībā, bet kāpēc es jūtos noguris, kāpēc man nav spēka, kāpēc es tik bieži slimoju, kāpēc man ir sausāda, kāpēc man ir migrēnas, ja? Tas daudz dažādas lietas, kas apgrūtina mūsu ikdienas dzīvi, un kuras parasti pie sava ģimenes ārsta tu neies ar sūdzībām, piedod, man ir sausāda, diez vai viņš to risinās, ja? Viņš domās, ka tu esi jocīgs, ka tu kaut ko tādu jautā, ja? Bet patiesībā, piemēram, tur locītavu sāpes, krakšķēšanas, muguras sāpes, jā, bieži vien mēs, kad ārsts mūs aptaujā, ja mēs pieminam viņas, bet tas nav tā, ka tagad visu laiku man sāp, ja? Viņš kaut kādā brīdī sāp, kaut kādā brīdī nesāp, kaut kādos brīžos mēs jūtamies sliktāk, kaut kādos brīžos mēs jūtamies labāk. Un tas, ko es saviem cilvēkiem, kam man ir izdarīt pastāstīt, ja, to vienmēr saku, kad vajag paskatīties dziļāk, ja, jo tas, ko mēs skatāmies plazma, tās ir tā kā virskārtiņa, bet mums vajadzētu iet dziļāk, un mūsu šī brīža zinātnes sasniegumos ļauj kuram cilvēkam pārbaudīt savu veselības kvalitāti šūnu līmenī. Kādreiz tas bija tā, ka to zinātnieki tikai laboratorijās veica dažādus pētījumus šūnu līmenī. Tas bija tāds kosmos neaizsniedzams, ja? Bet šobrīd mēs esam tik tālu gājuši, kad var jebkurš pārbaudīt. Dažādas tagad analīzes, tās arī ģenētiskās analīzes, bet tā šūnu kvalitātes pārbaude, ja, teiksim tā, tas check-ups tieši šūnām, man liekas, tas ir šobrīd tik elementāri pieejams, un to neizmantot ir vienkārši, tāds apzināts neprāts, ja, tā kā nepaskatīties dziļāk, kas tev tur notiek, jo bieži vien šis te iekaisuma process, kas notiek šūnu līmenī, ko mēs no ārpuses nevaram noteikt ar parastajiem asins testiem, viņš nes līdzi dažādas nelaimes, neveiksmes savā dzīvē. Cilvēks saslimst ar kaitēm, no kurām viņi varētu izvairīties, ja viņi laicīgi paskatītos, kas tur īsti notiek tajā šūnu līmenī. Jo mēs jau te runājām iepriekšējais par to, ka tas iekaisums, viņš jau veidojās ilgtermiņā, un viņš jau īstenībā šobrīd jau bērni piedzimst ar iekaisumu, ja, jo viņi nav saņēmuši pietiekami no savām mammām pietiekamā apjomā svarīgās taukskābes, kuras šo iekaisumu dzēš. Un ja viņi jau piedzimst, tad, protams, kad seko daudz dažādas problēmas un nepatīkami pārsteigumi, par ko māmiņas ir vienkārši šokā un nesaprot, kā to visu risināt un kāpēc tas tā notiek. Ir vienmēr tas jautājums, kāpēc tas notiek. Mēs zinām atbildes, mēs zinām, ka tā mūsu ikdienas pārtika, tā ir tā, kas regulē ļoti daudz, ja pusi no tā nosaka, kā mēs jūtamies, tā ir mūsu pārtika, ja, un ar to pārtika ir noticis tas, kas ir noticis pēdējos 70, 80 gados, viņi kardināli mainīsies, viņi nav tādi, kā viņi kādreiz bija. Un tas viss atsaucās mūsu organismā, mūsu veiktspējā organismā. Un tāpēc šie testi ļoti svarīgi, pat ja liekas, ka man viss ir kārtībā. Labi, tur kādreiz galva iesāpās. Labi, tur kādreiz iesāpās locītavs. Jā, sausāk ādu uzsmērēja krēmu, biezāk vārti, jā, tur... Iedzer kaut kādu tableti. Tas jau vecums. Nogurums. Kurš šajā laikā nav noguris? Kuram nav slikts garastāvoklis šajā tumšajā laikā? Mēs visi esam drūmi un visiem ir depresija šajā laikā.
Bet patiesībā, tas arī ir rādītājs, ja. Un kurš tagad neslimo? Tā kā es vienreiz smējos, ka man viens cilvēks teica, tā, tagad sākas tā slimošanas sezona. Saku, kas tas tāds ir? Vai ne? Viņš teica, ka mums ir ziemā jāslimo. Nav tā. Ja tu normāli, tev viss organisms normāli funkcionē, ja tu ej ārā, slēpo, kusties, vingro, dari visu kaut ko savā veselības labā, ja tu ēd veselīgi, ja tu pieliec klāt to, kas tev trūkst pārtikā, ikdienā to nodrošina, lai tev ir pilnvērtīga tā pārtika, tad nav tās slimošanas sezonas. Es tādu sezonu jau esmu aizmirsus, kas tas tāds ir, kur tas laiks, ja. Nav, neieslēdzās šis. Un manā ģimenē ļoti daudziem neieslēdzās ziemas sezona kā slimošanas sezona, bet mēs esam jau tā kā pieņēmuši, tāpēc, ka sabiedrībā kopējais, tas vidējais rādītājs šīm te šūnu analīzēm ir tāds, ka 97% cilvēki dzīvo šajā iekaisumā, paši to nezinot, šajā slēptajā iekaisumā. Un līdz ar to mēs tā kā pieņemam, ka tā ir norma, kad nāks rudens, nāks ziema, tā tad jāslimo. Tagad es dzirdēju, pēdējais hits bija pirms gada, man viena dāma teica, tagad vasarā, viņa man teica, tagad tāds slimošanas laiks. Vasarā? Kāds slimošanas laiks? Par ko tu runā vispār, ja? Tā kā mēs jau esam pielāgojumi, tagad mēs sakām, arī vasara ir slimošanas laiks. Mēs tā kā, pieņemam, ja, sabiedrībā tādu. Attaisnojam sevi. Attaisnojam sevi, ir slimošanas laiks, tagad visiem jāslimo. Bet tā nav taisnība. Mēs paskatāmies uz to sabiedrību, kas mums ir apkārt, kas lieto mūsu zīno produktus, ja, uz viņiem neattiecas slimošanas sezona. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu organisms, mūsu organisms strādā savādāk. Viņam nav pēc sezonām neieslēdzās iekaisuma process. Ja, mums vienkārši fonā nav šis bīstamais iekaisuma process, un organisms spēj pretoties dažādiem vīrusiem, dažādiem iekaisuma procesiem, un pat ja tie vīrusi pieķerās kādam, es nesaku, ka tur tā ir panacēja, un tur nevienam nekad nekas nenotiek, ja. Es zinu, ka man mazbērni arī aiziet uz skolu, noķer vēdera vīrusu, atnāk mājās. Ir tas vīrus pieķēries, bet viņš tiek no viņa vaļā divu dienu laikā, kur pārējā klase slimo nedēļu, 2 nedēļas, ja. Tā arī ir milzīga atšķirība, jo tā organisma pretošanās spēja, imunitāte ir citā līmenī, un ja mēs jau viņai iedodam kaut ko papildus, pabarojam savu imunitāti, es nezinu, vai cilvēki zina, bet, piemēram, beta-glikāni, ja, ir vielas, kas baro mūsu iedzimto imunitāti, viņi ir no mūsu pārtikas izvākti, tāpēc, ka tie saīsina pārtikas uzglabāšanas laiku veikalā. Bet mums jau svarīgi, lai ilgi stāv un smuki izskatās, ja? Tātad mēs novācam, un ja ir ābols ar kraupi, tas vairs neatbilst standartam, to vajag novākt, bet īstenībā tajā kraupē ir tie beta-glikāni, kas mums ir vajadzīgi, ja? Lai mūsu imunitāte pabarota. Tā daudzās lietās, ja, ir izvāktas tās lietas, kas, traucē visam labi izskatīties un ilgi stāvēt, ja? Bet mums pašiem to vajag. Tāpēc, testi, un tagad šobrīd vispār, jaunākais tests, man te par rokai vienkārši man stāv visu laiku te blakus. Es esmu uztaisījis viņu, tātad ir ne tikai par šūnu, bet mēs varam pārbaudīt arī, kā mūsu dzernutrakts strādā, arī no 2 pilieniem asins, ja. Kādreiz pētīja fēces, kas tur iekšā kādas baktērijas, kas mums tur vēdera traktā, zarnu traktā notiek. Tagad 2 pilieni asins, ko tu mājas kārtībā var paņemt, nosūt uz laboratoriju Oslo, un viņi pateiks, vai tavs zarnu trakts strādā veselīgi vai nē, vai tas mikrobioma, visi šie triljoniem, bet cik tur tos baktēriju, jo viņi ir vairāk kā šūnu, ja? Vai viņas kopā ražo kaut ko labu mūsu organismam, tā kā dod mums enerģiju, imunitāti, vai viņi ražo toksīnus, ja, kas piesārņo mūsu organismu, kas traucē mums pilnvērtīgi dzīvot. Tā kā uztaisot šādu testu, es vēl neesmu saņēmusi analīzes, cerēju, ka būs gatavs vakar, bet te no Tenerifes laikam ilgāk iet uz pasts. Tāpēc jāgaida vēl kādas dienas, kad būs mans tests gatavs. Man ļoti arī interesē, jo es ikdienā
uzņem papildus šķiedrvielas, jo tas ir tas, ko ēd mūsu labās baktērijas, un tādā veidā es vairoju to populāciju, kas ir labās baktērijas, ja, un cenšos tā kā, lai mazāk šīs te gram negatīvās ir tās, kuras ražo šos te toksīnus, lai viņi ir mazāk. Bet, nu jā, tā kā būs, tad došu ziņu, kas man tur ir, un man ļoti interesē, kāds ir mans dzīvesveids, kā viņš atspoguļosies šajā testā. Noteikti arī nopublicēs, tā kā varēs apskatīties un noteikti pastāstīs, un ja būs interese, varēsim iziet sīki nokomentēt, ko tad viņš rāda un kādi ir ieteikumi, jo katrā šajā testā, pieņemsim, balans testā ir uz apmēram 20 lapas pusēm analītika, ieteikumi par katru no šīm te taukskābēm, par katru disbalansu, par katru to, ko jūs apēdat, ieguvumu vai trūkumu un attiecīgi plāns, kā jūs varat no tā iziet ārā. Un tas tāds liels retums, jo parasti saņemot analīzes laboratorijas tādas, ko jūs atverat, tur tad ir tie, kas varbūt māk darboties ar mākslīgo intelektu, kaut ko var no tā izlobīt, tie, kas nemāk, viņi vienkārši skatās, vai tur ir tajā referencē vai nav. Taču arī par šo runājot, pirms mēs 8 gadus atpakaļ centāmies tikt pie 3. bērna. Mums bija tāds garš ceļš un daudz dažādas analīzes, testi, ārsti. Un rādīja, ka viss kārtībā, nonākot pie ļoti laba speciālista. Speciālists teica, nu jā, tas, kad analīzes rāda, kad viss ir kārtībā, tas to nenozīmē, jo ir tik ļoti pasliktinājusies veselība, ka, lai neaizskartu pretējo dzimumu, tā reference ir pacelta, kas patiesībā nozīmē, ka tur materiāla praktiski nav, ka tas ir tikai mākslīgā apaugļošana. Un tad arī mēs skatījāmies dziļāk, ko mēs ar uzturu varam izdarīt, kā mēs varam nonākt tādā situācijā, lai palīdzētu strādāt organismam, jo principā katrs mūsu organisms var sadziedēt, var atjaunot, var izārstēt tos pašus iekaisumus, ja viņam ir materiāls, viņam ir ko strādāt. Un šeit būtu būtiski noteikti pieminēt, ka šie te produkti un testi ir izstrādāti ar apjomīgu, spēcīgu zinātnieku ārstu komandu, strādājot 11-20 gadus, un rītdien ir tāda unikāla iespēja, mēs ieliksim šeit saiti tiem, kuriem interesē papildus apgūt informāciju, kur varēsiet paskatīties unikālu lekciju no 100 labākajiem ārstiem pasaulē, no ārsta doktora, kurš aprūpē karaļa ģimeni Lielbritānijā, kurš ir izstrādājusi produktus, kas maina cilvēku dzīvi. Un vienkārši balstoties uz dabu, uz to, ko dod tīri, veselīgi, uztura vērtīgi izvilkumi no augļiem, no dārzeņiem, no tā visa, kas mums agrāk ir bijis mūsu pusdienu šķīvī un brokastu un vakariņu šķīvī, kas šobrīd mums iztrūkst. Un lai šodien mēs uzņemtu to, kas mums ikdienā nepieciešams, mums būtu jāpēd katru dienu 9 kg dārzeņu, augļu un zaļumu, kas, nu teikt, to vien mēs darītu no rīta līdz vakaram, kā mēģināt viņus dabūt iekšā. Pieņemsim, hinīns, kas ir ļoti būtisks īpaši bērniem un jebkuram cilvēkam, kurš ir brokoļos, nu, bērnam būtu jāpēd tādas pamatīgas 2 brokoļu galviņas, kas vispār nav iedomājams. Vispār brokoli kā bērnam iebarot, kur nu vēl 2 galviņas. Es tieši vakardien skatījos atkal pēc ilgiem laikiem. Mans tas dzīves ceļš ar manu ģimeni uzsākās uz veselību caur Jamie Oliveru cīņu par veselīgu uzturu bērniem skolā, un viņam ir tāds Sugar Rush arī tādu video. Un tur viņš ir uzņēmis video, kā ilgtermiņā skolā viņi kopā ar komandu mēģina bērniem fritēto, pārstrādāto pārtikas, cukuroto vietā iemācīt viņus ēst veselīgu, vērtīgu uzturu, un kur viņiem tas viss, viņi pat nepazīst, kas ir rabarbers, viņi nezin, kas tas ir, viņi nepazīst produktus, viņi nepazīst dārzeņus, augļus, viņiem tas ir jaunums. Un tur ir arī daudz, kas stāstīts par to, ko tas iedod ķermenim, kā tas ietekmē. Un es vakardien savu jaunāko bērnu nosēdināju, lai viņš skatās, un viņš uzreiz man pateica, nē, mam, es vairs vispār nekādas konfektes, saldumus, neko
Nē. Ja viņam vēl bija kaut kādas tur vēlmes, tad tas viss ir ļoti kaitīgi, ļoti kaitīgi. Tā kā bērnus izglītojot, viņi paši arī saprot, un galvenais, vai mēs pieaugušie esam gatavi. Mēs esam gatavi atvērt savu jaunu pasauli, ieskatīties savā ķermenī, šūnu līmenī, bioķīmijā, kur mums ārsti un zinātnieki to ir izstrādājuši, ka mums ir pateikts, ko mēs varam izdarīt vēl savā labā, kā mēs vēl sev varam palīdzēt, kā mēs varam dzīvot ilgāk, ko reāli ielūkojoties un strādājot ar sevi, mēs varam paildzināt savas kvalitatīvās dzīves ilgumu par 10 un vairāk gadiem. Tie, kas ir skatījušies un pētījuši un iedzinājušies un to dara, viņi jau to zina un sajūt. Pieņemsim, tavu mamma ir dzīves piemērs tam, pareizi? Jā. Mana mamma arī jau 7 gadus lieto veselības protokolu, un jā, tas brīdis, kad viņi to sāka darīt, bija pēc viņas mikroinsulta, un tas bija brīdis, kad tiešām ļoti bija tās prognozes nebija pozitīvas, un likās, ka tiešām tā dzīve iet uz galu. Un mammai atgriezās spēki, mammai noregulējās asinsspiediens, par ko viņa vispirmkārt izbrīnījās, jā, tālāk enerģija parādījās, sakārtojās zārņu trakts, kas ir vecākiem cilvēkiem liela problēma, un miegs sakārtojās, un jā, viņas 93 gados, kas viņai šobrīd ir, viņa joprojām man saka, ka viņa jūtas labāk kā pirms 10 gadiem. Un es pilnīgi droši varu teikt, ka noteikti šie gadi ir pielikti klāt, ja, zinot, no kā mēs sākām. Jā, tā kā, un kvalitatīvi, kad cilvēks jūtās pilnvērtīgs, kad viņi pastāvīgi var dzīvot, nav atkarīgi no citiem, nav, tā teikt, uz kakla kādam, jā, tas ir tas, ko mēs visi gribētu savu dzīvi dzīvot pie pilna prāta, pilna saprašanas, jā, kad ne tikai pilna saprašana, bet kad ir laba atmiņa, kad kā mamma skaita dzējoļus mums Ziemassvētkos un uzstājās savā pensionāru klubā, un nesenai aktuālais viņas jautājums bija par to, ka viņi taisa skeču par mākslīgo intelektu un kā viņi varētu tagad izmantot, kas tas tāds ir, un es viņai apmēram izstāstīju, kas tas tāds ir, nezinu, cik viņi daudz saprata, bet jā, viņi mācījās, kā saucās ChatGPT, viņi teica ChatGPT. Bet, jā, tas humoram, protams, bet, jā, viņi iedziļinās jaunajās lietās, viņi seko visam līdzi, jā, ir pilnvērtīgs mūsu ģimenes loceklis un nav jādomā par to, ka kādam ir visu laiku jāaprūpē viņa, vai, protams, mēs rūpējamies visas 3 meitas par viņu, jā, bet nav nevienam jāstāv klāt, un katru dienu no rīta līdz vakaram jāuzmana viņa, tā kā tā ir milzīga priekšrocība, un tas ir milzīgs iegūms, par ko es varu tikai pateicīga zinātnē un zinātniekiem, un arī mūsu kompānija, kas šo nodarbojas un izplata šo ziņu un dod cilvēkiem tādu iespēju tā dzīvot. Tā kā ir iespējas savādāk dzīvot, ne tikai slimnīcās un pie sistēmām un nemitīgām ātrām palīdzībām pie durvīm, kas, diemžēl, jo vecāks cilvēks paliek, jo biežāk šis viss viņu piemeklē, bet ir iespēja arī savādāk dzīvot. Bet vēl ko ja mēs runājam par veciem cilvēkiem un bērniem, mēs tā kā pārlicām no veciem cilvēkiem uz bērniem, es gribētu pārlikt atpakaļ no veciem cilvēkiem uz bērniem. Jo kas ir ļoti interesanti, piemēram, ja gribās apskatīties, kādi ir šie testa rezultāti Latvijā, tad ir tāda iespēja ieskatīties zino.test.com, ieejot, jā, tur ir gan par laboratoriju viss aprakstīts, gan arī var apskatīties, kāda ir statistika. Un jūs tur redzēsiet, ka veciem cilvēkiem testi ir labāki nekā bērniem, nekā jauniešiem. Un kāpēc? Tāpēc, kad veci cilvēki bieži vien gatavo mājās daudz vienkāršāku ēdienu, ja viņi ēd vienkāršākus produktus, ja, un bērni lieto to, ko viņi lieto, visas ātrās uzkodas, ja, mīļie čipši un cīsiņi un viss šīs te lietas, ja. Paldies Dievam, bērndārzos ir tā pārtika tiek dot tomēr sabalansēta, ja. Man tikko nesen bija interesanta pieredze. Mūsu jaunā partneri bērndārza audzinātāji, viena no jaunajām partnerēm, viņi arī savu testu veids, asins testu.
Un, jā, viņai rezultāts bija salīdzinoši labs. Es tagad negribu kļūdīties, bija, man liekas, 6-1 vai 5-1, kaut kas tāds, jā, ļoti tuvu. Tā kā tai robežai, kur ir jau iekaisums dzēšās, un es viņai saku, droši vien, ka tā kopā ar bērniem to pārtiku, jā. Saku, jā, laikam jau bērnu dārzā tomēr ir tā pārtika arī orientēta uz to veselīgo pusi. Bet, Dievs dod, ka tie bērni saglabātu to tālāk, bet tad, kad viņi kļūst pastāvīgi, dzīvi, iet skolā un skrien sabrīžos uz veikaliem, viņi pērk pavisam kaut ko citu, to, kas tur ir pieejams, saldināts un sāļš un dažādas tie pārstrādātie produkti, jā, picas un šis te. Tie pusfabrikāti, un tad tās analīzes, protams, uzrāda to realitāti, un tāpēc arī jaunieši slimtu daudz, un dažādas kaitas, un visas tās pumpas, un viss, ne tikai pubertāte, tas ir arī tas pārtikas rezultāts. Tev ir jaunieši tādu vecumu, tu vari noteikti. Jā, es tieši gribēju padalīties, kad mēs runājam tieši ar logopēdi, ka viena logopēda vairs bērndārzā nespēja nodrošināt to pieprasījumu. Viņa man rādīja, tur bija strīpām kārtiņas bērnu ar problēmām, un tos, ko viņi man stāstīja, ka no kurienes tās problēmas bērniem rodas. Lielākoties problēmas rodās no adenoīdiem, kuri ir palielināti, un viņi ir palielināti no tā, ka tā ir alerģiska reakcija, tas ir iekaisums. Un ko tad viņi dara? Viņi spiež uz acīm, uz degunu un uz ausīm, un jo viņi vairāk ir palielināti, citiem viņi ir dabīgi jau lielāki nekā kādam, un plus vēl, ja ir tā reakcija, tad bērns jūt, kad viņam viss vienkārši aiziet miglā, spiež uz acīm, spiež uz smadzenēm, spiež uz ausīm, un respektīvi viņš nedzird skaņas, tā kā mēs dzirdam. Kā bērns mācās valodu? Bērns mācās valodu dzirdot un atkārtojot, dzirdot un atkārtojot. Un bērnam nevar iemācīt to valodu, ja viņš viņu nesadzird, ja viņš nesadzird kaut kādas skaņas, viņš nespēja koncentrēties, viņam ir grūti. Protams, kad ātrais risinājums ir izgriezt adenoīdus, jo vecāki bieži vien neiedziļinās, kas tad ir, kāpēc tā veidojās. Un, ja būtu pieejams šīs zināšanas, ja to mācītu, jo ārsti jau visi, kas šobrīd ir, viņi jau ir mācīti 11-20 gadus atpakaļ. Un līdz ar to viņiem iztrūkst tās jaunās metodes, viņiem iztrūkst tas jaunais skatījums, šī preventīvā veselība, jo samērā nesen jau Latvijā ir ienākusi uzturzinātne. Tas ir šajā gadsimtā. Un liela daļa ārsti ir mācījušies pagājušā gadsimtā. Un tie atklājumi ir tikai aizvien jaunāk. Tā, kad es mācījos komplementāro medicīnu, tad tikko bija konferencēs runāja par omegas nozīmību, omegas 3 nozīmību iekaisumiem. Tad, kad es biju stāvoklī ar vecāko bērnu, man vēl ārsts izrakstīja, ka man ir jādzer omega 3, omega 6 arī, kas mācoties komplementāro medicīnu, man teica, tie visi, kas ražo omega klāt ar 6, būtu jāliek uz bezmaz vai ešafotu tie cilvēki, jo viņi galina cilvēkus, jo omega 6 ir pilns pārtikā, un omega 6 ir tā, kas izraisa iekšējos slēptos iekaisums, no kā rodās 74% nāves saslimšanas kaites, kas šobrīd Latvijā dominē, kuras nav lipīgas, pastoties statistiku. Un bērni to nezina, viņi ir atkarīgi no pieaugušiem, no viņu izglītības. Tas, ko es arī redzu bērndārzos, jā, viņus baro veselīgi, tur patiešām cepuri nost ļoti iedziļinās, ļoti skatās. Es arī skatos to ēdienkarti un skatos, kad patiešām piedomā un seko līdzi. Un mūsu bērndārzā ir gan skābekļu elpošanas, gan sāls istabas, gan nodarbības dabā. Ļoti par to ir domāts. Taču atnāk vecāks pakaļ, un kas viņam ir rokās? Kinderolas, gumijas lācīši, šokolādes batoniņi, un visādi vēl, kā mēs to mūsu ģimenē saucam, drāņķu spektrs, vai kā mums vecākais dēls saka, ko tad veikalā var nopirkt tikai diabētu, neko citu. Un, ja paskatās uz atpakaļ, kad mēs ar tevīm, Elita, gājām skolā bērndārzā, vai mums vispār bija tad bērniem šie te kodi, vai bija astmas, vai bija jau bērniem diabēti, vai bija tādas alerģijas? Nebija. Nebija.
Nebija vispār. Slimoju tad parasti ar saaugstēšanos, tad, kad ir daudz ārā dzīvojuši slapjām kājām. Tādā klāstas, jā. Dažādas angīnas, kaut kādas plošu karsoņas dabūna, visādas kaut kādas drosmīgiem gājieniem, jā, bet teiksim, tādas alerģiskas un šīs lietas noteikti, tas nebija izplatīts, pilnīgi noteikti. Tur jau tā lieta. Un vecāki nav izglītoti. Un viņi katrs audzinot bērnu, viņiem tas ir sākums. Viņi tikko to sāk un trūkst šīs izglītības gan par testiem, gan par uzturu. Un tas, ko dara Zinzino, tā ir misija. Tas, ko katrs Zinzino veselības vēstnes, tā ir misija. Jo tas, ko tu arī teici par šīm saslimšanas sezonām, mans bērns sāk iet bērnu dārzā tagad 6 gados. Viņš pirms tam gāja privātajās nodarbībās dažas reizes nedēļā, apguva tieši, kas nepieciešams viņa vecuma posmam. Tādā bērndārzā, kur viņš pilnu spektru izbauda, viņš iet tagad, un tagad tas ir septembris, oktobris, novembris, tie 3 mēneši. Es skatos, visi jau pa vairākām reizēm ir slimojuši. Brīžiem tur ir 5 bērni no 20 plus bērniem. Ir vairākas reizes ir bijusi reāla karantīna, ir bijuši brīdinājumi par karantīnu, kad ir jau liekas, ka kāds atkal vīrus, kaut kas jau ir pārņēmis. Un manam bērnam nesilts ne augsts, šī imūna sistēma viņam ir tik spēcīga, kad viņš iet svilpodams, viņš bauda dzīvi, viņš priecājas, saņem to, kas bērnam nepieciešams. Un viņu neskar šis te obligātās slimošanas sezonas. Par vasaru vispār nerunājot, kad mēs tikko tur sākām iet, klausos māmiņu sarunu. Nu, kā jums vasarā? Nu jā, traki bija tās vīrusu sezonas vasarā. Jā, mēs arī 3. reizi jau. Es domāju, kā? Vasarā viņa nāk, tagad pēc vasaras sezonas, kur it kā bērns atpūtās un restartējās, jau noslimojušies. Un tas ir tas, ka vienkārši trūkst izglītības, trūkst informācijas, trūkst tas, kad vecākiem nav tas zināms. Viņi iet pie ārstiem ārstēt. Nav tādas prakses, kur kādreiz bija uzturzinātne skolā, kur mācīja, kur ir kas veidojas, bet arī tagad uzturā jau vairs tas nav. Šobrīd ir tik daudz uzturbagātinātāji, ka cilvēki apjūk, viņi nesaprot, un ir daudz kaitīgi, patiešām kaitīgi, kuri var nodarīt pāri, var nodarīt neatgriezeniskas bojājumus. Tāpēc šie testi, kas parāda, ko jūs ēdat, kur atrodas jūsu organisms, un produkti, kas uz testiem balstīti, ir jau vairāk kā 1 miljons cilvēkiem pierādījuši rezultātus ilgtermiņā, uzlabojumus, kur arī atzīst ārsti, kur es esmu ar savu testu un produktiem iztaigājuši savus ārstus visu spektru dažādos līmeņos, kurā ārsti paši taisa testus, paši ņem lieto produktus. Jo runājot par balanseļu, nav jau tādas eļļas, kura spētu neoksidēties un nekļūtu par toksīnu pēc tam, ka jūs viņu apēdat un jūsu ķermenī vienkārši, kā jau zivs 36 grādos izlikt sabojājās un smird. Tur jau tā lieta, ka tādas unikāli produkti ir reti un aptiekā, un ārstiem nav ne laika, ne zināšana to visu izskaidrot un nodarboties. Viņiem ir jāglābi cilvēki no miršana. Protams, jā. Tas ir mūsu ārsti, protams, varonīgi to visu cīnās. Es apbrīnoju vispār, jo patiesībā tā slodze, ko pašlaik medicīnas sistēma pārcieš, cik ilgi to visu var izturēt, teiksim, tos apjomus ar cilvēku slimošanām, jo tagad cilvēkiem vairs nav tā, ka tikai viena slimība, viņiem jau ir 2 un 3 dažādas kroniskas slimības, ja? Un cilvēkiem nemitīgi vajag ārsta palīdzību, nemitīgi jādzēš šie ugunsgrēki, un bieži vien cilvēki neaizdomājas par to, kāpēc, no kurienes tas, kā tipa paskaties pasē, un tāpēc tas nav rādītājs. Droši vien vajadzētu teikt, paskaties savā testā, varētu būt jauns sauklis, jā, uztais testu pārbaudi, kas tev tur noteikti dziļāk. No kā tu esi uzbūvēts, jo šūna ir mūsu ķieģelīts, no kā mēs esam uzbūvēti. Ja tā šūna ir greiza šķība nepareiza, ja viņa ir necaurlaidīga, cieta, līdz ar to asins biezas, visa asinsrīta apgrotināta, visu orgānu apasiņošana apgrotināta, tad loģisks iznākums ir tas, kad ir šīs slimības un slimošana. Tas ir vienkārši, loģiskāk nemēdz būt. Tā kā, jā, es arī noteikti gribēju tieši pieminēt, ka visiem, kam interesē šī joma, tad noteikti vajag
atrast laiku, būtu vēlams atrast laiku un paklausīties, ko pasaules līmeņa zinātnieki stāsta. Un mums ir tāda unikāla iespēja rītvakar 7 pieslēgties un paklausīties Paulu Kleitonu, kas ir tiešām vadošais zinātnieks uzturu farmakoloģijā. Visu savu mūžu tev veltījis, un viņa atklājumi un viņa radītais ir tas, kas mums visiem palīdz celt savu veselību pavisam citā līmenī. Tā kā, jā, tāda ģēnija pasaulē ļoti daudz ko spēja izdarīt, un protams, vajag to veselīgo augsni, kurā iesēt to sēklu. Jautājums, vai cilvēki ir atvērti tam, vai viņi grib dzirdēt, vai ir izdevīgi tā, kā ir. Un es varbūt kādreiz cilvēks saka, varbūt vajag paslimot, jo es esmu pārstrādājis jēgu. Un organisms tieši tā arī noreaģēja. Ja cilvēks pats nespēja apstāties, tad organisms viņu apstādina un saka, viss šī ir robeža, mēs tālāk netiekam. Vienkārši es esmu pārslogots un vēl piedevām neesmu uzņēmis nepieciešamās uzturvielas, līdz ar to man nav no kā strādāt. Jo mēs esam tāpat kā mašīna izlaiž no rūpnīcas, viņai pasaka, ko vajag tādu degvielu, reizes gadā vajag mainīt tēvis, visu šo te vajag darīt. Un cilvēks, protams, kurš vēlas, lai mašīna ietu, to dara, ja, un tā kā uztur viņu. Bet mēs esam paši savus organismus tā neuzturam. Mēs nečekojam sevi regulāri, mēs nepārbaudam, mēs nesakojam, ko mēs tur lejam un liekam iekšā tajā savā organismā, ja, sačakarējam viņu visiem iespējamiem veidiem ar to, savu neapdomīgām rīcībām, plus mēs nedodam slodzi vajadzīgo, lai attīrītos organismus, ja, nav tās fiziskās slodzes pietiekami, mēs sēžam pie televizoriem, sēžam mašīnās, sēžam darbā, sēžam ciemos, ja, visur, kur vien var, mēs sēžam. Tur loģiski, ka tā organisms arī, viņam nav iespējas patērēt par to, ko mēs apēdam. Ja mēs apēdam daudz un par daudz, un tad šā laikā bieži vien tā pārtika ir tukša, ja mēs ēdam tā kā to masu, lieko masu. Un gribas vēl, jo organisms nav paēdis. Jā, vēl tieši tā, jo tās bakterijas jau trūkst. Mūsu baktērijas sūta signāls mūsu smadzenēm, ka halo, mums trūkst, mums nav vēl tās uzturvielas, ko vajag, un mēs saņemam signālus, vēl kaut ko vēl vajadzētu apēst, ja. Un rezultātā pēc tam nāk kaut citas problēmas, liekie svari un viss, kas no tā izriet, ja, un tā kā tas tāds apburtais loks, ja, visu laiku. Ja tu neieklausies un neieskaties dziļāk un nepadomā, neieklausies, ko tev apkārt stāsta, ja, tad bieži vien tu cīnies jau ar sekām. Jā. Lai tā, mēs no tā izvairītos, un tie, kas klausās šeit un ir sapratuši, ka nevelti, nekas nenotiek tāpat vien, ja jūs klausties, tad tas ir noteikti jūsu organisms, jūs te ir atvedis, augstākie spēki jūs te ir atveduši, lai jūs sadzirdētu un gribētu par sevi parūpēties, vai vismaz tad, kad pienāk tas brīdis, jūs zinātu, pie kā vērsties un kur tad pajautāt, kur tad var uztaisīt to testu, kur es varu uzzināt kaut ko vairāk. Un kuru pārliecināt, jo testi tiek taisīti laboratorijā, kur arī Harvards universitāte, Cambridge universitāte olimpiešiem taisa testus. Tā kā tā ir top 5 laboratoriju saraksta pasaulē. Ka testi, kur varat uzzināt vairāk nekā jums var pastāstīt ārsti, testi, kuri tiek izstrādāti pie top 100 ārstu pasaulē uzraudzības testi, kuri tiek taisīti top 5 laboratorijā, kur vēl vairāk un labāk jūs varat kaut ko uzzināt. Un tā noteikti tad ir uzruna jūsu ķermenim un jūsu iespēja sev palīdzēt jums pašiem un saviem bērniem. Un sākt vismaz ar to, ka paklausties vairāk, uzziniet vairāk un izdarīt vislabākos lēmumus priekš sevis, balstoties jau uz mūsu iegūto pieredzi, ko mēs jau esam izpētījušas, izmēģinājuši, uzzinājušas, noskaidrojušas, pielietojušas praksē jau vairāk kā 7 gadus. Paldies un tiekamies nākošais. Paldies, jā. Visiem lai veselība un lai labs garastāvoklis. Veselība iekšā, slimība ārā. Jā.